Jaunalūksnes pagasts atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Alūksnes rajona vidusdaļā. Teritorija robežojas ar 9 kaimiņu pašvaldībām un plešas no Alūksnes ezera līdz pat Lāču dārza mežiem. Lielākais iedzīvotāju īpatsvars dzīvo Kolberģa un Bejas ciemos. Mūsu teritorijā atrodas 80% Alūksnes ezera, 11. lielākā ezera Latvijā. Nāc no saulēkta vai rieta blāzmas, dienas vidus tveicis vai no skarbā vēja, pretī Bejas bērzi šalts. Kā seno dienu liecību glabātājs un mūsdienu tūrismu ceļvedis, pagasta kultūrvēsturiskajā centrā Bejā darbojas Jaunalūksnes pagasta novētniecības centrs. Tas pastāv, lai skolēni, iedzīvotāji un viesi varētu iepazīt mūsu pagasta iepriekšējo paudžu atstāto kultūrvēsturisko mantojumu no 19. gadsimta līdz mūsdienām. Novatpētniecības centrs darbojas kopš 1987. gada, sākotnēji dēvēts par Bejas skolas muzeju, vēlāk ieguvis savu tagadējo nosaukumu. 2007. gada pavasarī Novatpētniecības centrs pulcēja viesus uz savu 20. gadskārtu. Novatpētniecības centrā var iepazīties ar Bejas skolas un pagasta vēsturi, dabas, vēstures un tūrisma objektiem pagasta teritorijā, mūsu novadniekiem, pagasta kultūras tradīcijām un saimniecisko darbību dažādos laikos. Apskatāma pastāvīga ekspozīcija par Bejas skolas darbību un pagasta saimniecisko un kultūras dzīvi 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā. Novatpētniecības centrā vērtības ir muzeja stundas, izstādes, pasākumi, tematiskās pēcpusdienas, aktīvi Bejas pamatskolas skolēnu un absolventu, pagasta iedzīvotāju, somu tūristu un citu ciemiņu apmeklējumi, cieša sadarbība ar citām pagastu kultūras un izglītības iestādēm, informējošu materiālu izveide, pētnieciskā darba veikšana ar Bejas pamatskolas skolēniem par dažādām tēmām, muzeja eksponātu aprakstu veidošana, aktivitātes turisma jomā, semināru apmeklējumi, Novatpētniecības centra telpu paplašināšanās, remonts, tehniskais nodrošinājums. Esot Bejā, iegriezieties Jaunalūksnes pagasta novatpētniecības centrā, jo tur jūs varēsiet paturēt akmens cirvi no 11. gadsimta, parakstīt ar tintes spalvu vecās skolas solā un pat uzdejot brāļu laivinieku mūzikas pavadījumā, klausoties patafonu. Un vēl, ja jūs vēlēsieties īpašu muzeja stundu par noteiktu novatpētniecības centrā aplūkojumu tēmu, mēs jums to piedāvāsim. Laipni lūgti Bejā! Bejas bibliotēkas pirmsākumi meklējumi 1946. gadā. 20. oktobrī sastādītajā pagasta uzņēmumu un iestāžu sarakstā ir iekļauta Bejas pagasta bibliotēka, kas atrodas Bejā. Kopš tā laika, kad bibliotēka kalpoja kā vienkāršs grāmatu izsniegšanas punkts ar nelielu grāmatu krājumu, tā izaugusi un pārmainījusies līdz nepazīšanai. 2008. gada sākumā bibliotēkā tika veikts kosmētiskais remonts un telpu paplašinājums. Tagad iestāde kļuvusi plašāka, ērtāka, skaistāka un modernāka. Savu šarmu dod arī tas, ka bibliotēka atrodas vecā akmens mūra mājā, un te vēl saglabājušies veclaicīgi koka griesti un malkas krāsnes, kas kuroties omulīgi sprakšķ un dod tik mīlīgu siltumu un mājīgumu, ko nevar nodrošināt nevienas modernās tehnoloģijas. Biblioteka nodrošina esošās literatūras un informācijas brīvu, publisku un neierobežotu pieejamību ikvienam lasītājam un bibliotekas apmeklētājam. Bejas biblioteka ir kļuvusi par tīmeklīti plašajā pasaules interneta tīklā. Šeit ir pieejams moderns bezvadu internets ar 5 datorizētām darba vietām bibliotekas lietotājiem un 1 datoru darbiniekam. Bērnu žūrija ir viens no vērienīgākajiem un noderīgākajiem projektiem Latvijas bibliotēkās, lai piesaistītu jaunos lasītājus un liktu tiem apzināties un iemīlēt grāmatas vērtību. Tajā vairākus gadus piedalās arī Bejas bibliotēka.
Ilgstoša sadarbība izveidojusies ar Bejas interešu klubiņu Pīlādzis. Klubiņa galvenie darbības virzieni balstās uz 3 I – izglītošana, informēšana un izklaidēšana. Šī gada martā Bejas interešu klubiņš Pīlādzis svinēja jau savu 10. pastāvēšanas un darbības jubileju. Klubiņa jubilejas reize bija arī 259. nodarbība. Laba sadarbība ir arī ar pārējām kultūras un izglītības iestādēm. Tiek veidoti gan kopīgi pasākumi, gan kopīgas izstādes. Veiksmīgi sadarbojas abas pagasta biblioteku vadītājas, kopīgos projektos, ekskursijās, izglītojoties un piedaloties pagasta rīkotajās kultūras aktivitātēs. Bibliotekas loma mūsdienu pasaulē nemitīgi pieaug. Tā ir patiesība, kuras pierādīšanai nav nepieciešamas diskusijas. Tā uzplaukst, mainās, modernizējas un attīstās. Jaunalūksnes biblioteka darbojas kā informācijas uzkrāšanas un izplatīšanas vieta. Kāds paņem grāmatu, kāds ieskatās periodikā, kāds internetā atrod noderīgu informāciju vai vienkārši pavada brīvo laiku. Kāds atnāk paskatīties izstādi un baudīt pasākumu, tā bagātinot sevi ar kultūras vērtībām, kāds vienkārši parunāties. Iemeslu, lai iegrieztos bibliotekā, ir daudz. Biblioteka piedāvā 6 datorizētas lietotāju vietas, datu bāzes Letonika, Nais un 70 Latvijas filmu bezmaksas noskatīšanos, kā arī apmācības datoru lietošanā. Ir brīvpieejas krājums, lasītāju zona, plašs novadpētniecības materiālu klāsts, bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas, var saņemt grāmatas starp biblioteku abonementā. Biblioteka ar grāmatas palīdzību dod iespēju jaunajam cilvēkam veidot bagātu un harmonisku savu iekšējo pasauli. Jau 7 gadus biblioteka realizē Valsts kultūra kapitāla fonda mērķprogrammu Bērnu žūrija. Cieša sadarbība lasīšanas veicināšanai izveidojusies ar pirmsskolas izglītības iestādes Pūcīti. Mēs esam lepni par savām kultūras vērtībām un esam atbildīgi par tām. 2008. gada vasarā organizējām novadnieka gleznotāja Friedriha Merī gleznu izstādi. Pavasara ziedu plaukumā tikāmies ar sava pagasta dzejnieci Vēsmu Kokli Līviņu. Lai labāk uzzinātu gleznotāja Leo Koklis bagāto dzīves stāstu un apskatītu viņa gleznas, braucām uz Rīgu pie viņa sievas Terēzes Kokles. Kopīgi strādājot 5 gadu laikā, realizēti 14 Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstītie projekti. Tautas nams atrodas Kolberģī, vienā ēkā kopā ar Jaunalūksnes biblioteku. Šī ēka ir celta 1960. gadā. Mēs lepojamies ar savu tautas namu. Izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, ērtā satiksme un labā ceļu infrastruktūra ir priekšnoteikumi tam, lai sarīkojumus varētu apmeklēt jebkurš interesents. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir izveidota uzbrauktuve. Sarīkojuma reizēs mājīgās un gaišās tautas nama telpas sagaida ikvienu pagasta tautas nama apmeklētāju, gan arī viesus. Kolberģu tautas nams iet vienā solī ar laiku, jo pastāvēs tas, kurš pārmainīsies. Savā darbībā esam saglabājuši tradicionālās tautas vērtības, kā arī esam atvērti visam jaunajam, tādējādi piesaistot aizvien jaunus tautas nama apmeklētājus. Tautas namā darbojas 4 kolektīvi. Šogad deju kopa Kolberģis atzīmēja 15. darbības gada dienu. Dejotāji nesuši mūsu vārdu tālu aiz Jaunalūksnes robežām. Veicinām bērnu un jauniešu iesaistīšanos pašdarbībā. Bērnu teātra grupas dalībnieki veiksmīgi piedalās bērnu sarīkojumu veidošanā un vadīšanā. Lielu popularitāti un atbalstītāju loku guvušas vēderdejotāju meiteņu aktivitātes. Rūpējamies arī par veselību. Veselā miesā vesels gars, tā saka aerobikas nodarbību apmeklētājas. Plānojot sarīkojumus, vadāmies, lai tie būtu interesanti un saistoši visām iedzīvotāju grupām, sākot ar vismazākajiem un beidzot ar mūsu senioriem. Zālē varam uzņemt
150 skatītājus. Foijē telpā regulāri apskatāmas informējoša un izglītojoša rakstura izstādes. Un tad vēl mūsu īpašā vieta – brīvdabas estrāde Dainas. Nav zināms, cik daudz ļaužu tajā dancojuši, dziedājuši un spēlējuši teātri, bet vienu var teikt droši – visi, kas pabijuši Dainās, vienmēr atceras šīs vietas burvību un īpašu auru, kas liek atgriezties te atkal un atkal. Jūs ieskatījāties Jaunalūksnes pagasta kultūras iestāžu darbībā. Ir pierādījies, ka mūsu piedāvājumam ir pieprasījums. Tādēļ aicinām ciemos. Kultūras iestāžu vadītāji vienmēr jūs laipni sagaidīs un atbilstoši katra interesēm piedāvās plašu, informējošu, izzinošu un izklaidējošu programmu. Jaunalūksnes pagasts ir vieta, kur varam atrast, īstenot un izdzīvot sapni, nebraucot simtiem kilometru tālumā. Izsaku vissirsnīgāko pateicību un laba vēlējumus kultūras darbiniekiem, kuri ieguldījuši darbu novadpētniecības konkursā Es stāstu par savu pašvaldību.